Šodien mēs rakstīsim nākamo principu. Un atšķirot šo manu grāmatas lapas pusi, es ieraudzīju tēmu I am loved, es esmu mīlēta. Un es domāju, burvīgi saskan kopā ar pirmo principu, otro un trešo, jo trešais princips ir mīli visus. Un šeit ir tas arī principā uzrakstīts. Tātad es nedaudz izlasīšu par šo te, man ļoti uzrunāja. Rakstniece Mērija Ro stāsta par to, cik ļoti ir svarīgi mīlēt pašām sevi, lai kļūtu par Dieva mīlestības kanālu. Pirms vairākiem gadiem kādam rotkalim radās ideja ierakstīt 3 īsus vārdus uz dažādu veidu rotām. Es esmu mīlēts, I am loved, un viss. Bet tā ideja pāršāca pāri pilsētai. Visur, kur vien tu gāji, tu varēji atrast draugus, kuri nesā visdažādākās rotas, un uz tām bija fakts, ka viņš vai viņa ir mīlēti. Šķiet, ka laiks ir pienācis, kur daudzi vīrieši un sievietes vairs nebaidās pasludināt šo patiesību. Ja mēs nemīlam paši sevi, vismaz kaut kādā līmenī, tad mums ir neiespējami noticēt, ka kāds cits mūs mīl. Mēs tad noskurinamies no tādas pasludināšanas, ja kāds mums saka, mēs sakam, tu to pīstam tā nedomā, tu vienkārši esi laipni. Bet kāpēc mums būtu viņi jāapšauba? Mēs viņus apšaubām, tāpēc, ka mēs neesam iemācījušās pieņemt paši sevi kā mīlamas būtnes. Mēs esam atbildīgs pašas pret sevi un Dievu, lai mīlētu pašas sevi. Ne narcisistiskā veidā, bet Kristus veidā. Mēs esam atbildīgs pašas pret sevi un Dievu. Atzīt, ka mēs patiešām esam veidotas mūsu ķēniņa, jeb karaļa attēlā un pēc viņa līdzības. Pēc mīlestības ķēniņa līdzības mēs esam veidotas. Un tāpēc mēs esam eminently lovable. Katra viena no mums mīlams. Katra viena no mums. Un tad, kad mēs varam mīlēt sevi tā kā mums jāmīl, tad mēs patiešām kļūstam par īstiem Dieva mīlestības kanāliem visai pasaulē. Un tagad es uzrakstīšu otro principu, un šo visu ideju šodien jūs arī pašas iestrādājiet savos žurnālos, savu žurnālu lapusēs, ja? Arī uzrakstiet otro principu un kaut kādā veidā ielīmējiet vai ierakstiet vai pielieciet kaut kādu krāsu klāt. Un arī īpaši nevajag pārspīlēt. Tā kā jūs gribat spēlēties, tā arī veltiet tam laiku. Pirmais princips man palīdzēja nokļūt līdz otrajam principam, un tas ir pilnībā izprast, kādēļ mēs esam šeit. Un tas ir iemācīties radīt, iemiesot sevī mīlestību un lietot mīlestības spēku, lai radītu un veidot attiecības un lai radītu.